būs nākamais gads, ko sola horoskopi, ko sola horoskopi auniem, ko sola horoskopi vēršiem, dvīņiem. Es tev varu pateikt vienu lietu, lai ko tev arī solītu vislabākie horoskopi, nekādas pozitīvas izmaiņas tev nenotiks tavā dzīvē, ja tu netiksi galā ar sevi. Vispirms sāksim ar disciplīnu. Un disciplīna veidosies no rutīnas. Tātad vispirms jātiek skaidrībā, ko konkrēti es gribu darīt šajā gadā un ko es gribu sasniegt. Un vislielākais glābšanas riņķis būs tava rutīna, kura radīsies no disciplīnas. Un mēs visi šausmīgi baidamies no tā vārda disciplīna, bet patiesībā tas ir mūsu glābšanas riņķis. Tas ir, ka tev radīsies skaidrība par to, ko tu dari no rīta, ko tu dari vakarā, kādas ir tavas vērtības, un disciplīna tev palīdzēs to noturēt. Tajā brīdī, kad tev būs šaubas, tev būs nogurums vai slikts garastāvoklis, disciplīna tevi noturēs tavos rāmjos un tavā ceļā uz to, ko tu gribi sasniegt. Un izbeidz ākstīties, nolem, ko tu darīsi un pieturies pie tā. Cik reizes tu vari sevi nodot? Cik reizes? Un tad ievedz to savu disciplīnu, un ar laiku viņa kļūst tev ļoti komfortabla. Jo tu zini, es daru to, un to es nedaru. Es, piemēram, nedzeru alkoholu. Es nedaru vēl kaut ko, nepīpēju. Un viss, un tas ir nolemts, un nav nekādas tur tirgošanās, bet varbūt šodien es esmu noguris, un šodien es to esmu pelnījis. Nē, tāda atkāpies no sevis, no savām vērtībām un saviem principiem. Un jo tālāk tu to ievēros, to disciplīnu, tā tu arvien jutīsies komfortablāk un komfortablāk, jo augsto pašvērtību. Tu savām smadzenēm grūtajos brīžos, kad tu izdarīsi to, kas tev ir jādara, tu savām smadzenēm pateiksi, jā, es to varu, un nav nekāda problēma, un viss būs superīgi. Tāpēc, domājot jau par nākamo gadu un par nākamā gada veiksmīgumu, rosinu pārdomāt šo lietu par rutīnu un disciplīnu. Svētīgi!